pārdošanas knifiņi. Tādi mazi knifiņi, kas īstenībā palīdzēs tev ātrāk realizēt savu produktu, pakalpojumu mūsdienu pasaulēm. Pirmais knifiņš ir tāds, ka tev ir jābūt visur. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja cilvēks atcerēsies tevi vai tavu nosaukumu vai tavas darbības vairākas reizes, tas nozīmē to, ka viņam tajā mirklī, kad būs kaut kas nepieciešams, viņš par tevi iedomāsies numuru 1. Tas ir pats svarīgākais tāds lēmums, kad būt visur. Tas nozīmē sociālai tīkli, vides reklāmi ir iespējams, dāvanas, pārsteigumi, izdarīt vairāk cilvēkam tā, lai viņš par tevi atcerās numuru 1. Tas strādā perfekti. Nākošais solis ir svarīgi saprast to cilvēku vajadzības. Tas, ko es pieņemsim savā uzņēmumā pielietoju, tā, ka es sapratu, ka cilvēkiem vajadzīgs ļoti ātri izpildīt, ļoti labi kvalitīvi atbildēt un ieinteresēt atbildēt, lai viņam tiešām būtu tā sajūta, ka jā, šim cilvēkam var uzticēties un grib ar viņu sadarboties. Tas ļoti labi strādā. Ja jūs to sāksiet ieviest savā ikdienas dzīvē, jūs sapratīsiet, kā tas atnes rezultātus pēc vairākām lietām. Nākošais noteikti ir jāpadomā par sociālo vidi. Ja? Tad es savu laiku, 2-3 gadi atpakaļ, es ļoti intensīvi taisīju, fotografēju, veidoju video, rakstīju tekstus, liku iekšā internetā. Tātad savā mājaslapā man ir vairāk kā 4 mājaslapas, kuras man visu to automātiski ģenerē tos jaunos pieprasījums klients, un es no sistēmas esmu automatizējis tā, ka es varu burtiski minūtes laikā visu izsūtīt, visu informāciju. Tas ir nākošais, kad ir jāiemācās šīs SEO lietas, kā pareizi dzirdēt pirmām kārtām, kā cilvēki prasa tavu produktu, par ko viņi interesēs, un šos vārdus attiecīgi pievienot bildēm, video un arī tekstiem. Tad tas viss notiekās. Tad nākošais tāds knifiņš pārdošanā ir tas, ka svarīgi, kā mēs norādām tos vārdus, kā mēs uzbūvējam to sarunas struktūru. Tāpēc, ka cilvēkam bieži vien tā, ka bez jārā, ja tur netiek atbildēts viņam, kā viņš ir iedomājies. Vai kaut kā tas informācijas trūks, tad viņam notiek tas emocionālais tāds izvirtums, bez jārā man atkal neatbildēja, atkal kaut kas nepareizi. Ja? Tad ir ļoti svarīga šī komunikācija. Tad, kad to cilvēks ievieš savā ikdienā, viss sāk strādāt ļoti, ļoti straujos tempos. To es varu pateikt pēc sevis ar saviem konkrētiem rezultātiem, lietām, ko es esmu izveidojis. Un tagad būs nākošais etaps, kuru es veidošu vēl papildus. Es domāju, ka tas strādās vēl labāk.